Ja, piemēram, Latvija būtu startups, un tu būtu tagad šī startupa vadītājs, kas būtu tavi pirmā gada pirmie soļi, kad tu uzreiz vienkārši to izdarītu? Pārdot kurzemi. Pārdot kurzemi. Numur viens. Šis ir tāds, zin kā, tur arī par to mākslīgu intelektu, ja mēs runājam. Ja mēs prasītu mākslīgam intelektam šobrīd, rekur problēmas ar budžetu, kā saka ar budžetu, žēl notiek kaut kāda pirmā īstermiņa risinājums, kā viņš pieteikt, dod pārdot, kur Latvijas daļu pārdodam. Viņš to teiktu? Jā, mēs bijām. Tu esi prasījis? Mēģinājām, jā. Bet tehniski tas ir tas, ka tu īstermiņā var dabūt naudu. Es domāju, būtu pircēji, bet labi, par to tēmu mēs nerunājam, jā. Tas ir sāpīga tēma. Nē, esmu patriots, bet nevajag mums tikko pārdot. Jā, labi. Tas, ko es darītu, mums jau vispār šāda ideja jau drusku dzimst. Manuprāt, mums vajadzētu tādu kārtīgu, tādu KPI monitoringu, kas ir tās lietas, kas mūsu valstiski, kas ir tie KPI, kuriem mums jāsako līdzi un kā mums ar viņiem iet. Un ja mēs uzliksim viņus tādus, redzamus visiem, un tad vēl pie katra KPI mēs vēl pielikt klāt vēl vārdu uzvārdu, kurš par to ir atbildīgs. Un tad tu saproti, tad mēs varam redzēt to, kā kurā jomā mums iet un sokās.